Esiet sveicināti, sporta draugi! Podkāsts Neeksperti atkal atgriežas jūsu mājās. Kārlis Komarovskis, Andris Auziņš. Čau, Andri! Labu vakaru, labrīt, labdien, atkarībā no tās dienas daļas, kad jūs mūs klausāties. Un paldies, ka jūs klausāties. Mums ir liels prieks, ka principā bez reklāmas esam pietiekami solīti. Katrā ziņā lielāku varbūt to skatījumu skaitu sasniegšu, nekā īstenībā bija domājis. Jā, paldies jums, mīļie skatītāji, klausītāji. Ieliksim podziņu, ka šeit varat abonēt mūsu YouTube kontu, uzspiediet arī īkšķīti video, tas patīk YouTube algoritmam, un jā, paldies par jūsu labajiem vārdiem. Arī esmu saņēmis diezgan labas atsauksmes par to, ko mēs darām, Andri, tā kā tikai jāturpina tāpat uz priekšu. Jāmēģina arī progresēt. Kā tev gāja iepriekšējās 2 nedēļas, jo mēs iepriekšējā nedēļā paņēmām pauzīti? Nu jā, tu biji Parīzē, pēc tam apslim, es savukārt savu 31. dzimšanas dienu nosvinēju tā kārtīgi, varbūt tāpēc mums tur tā nesagāja. Bet es tev gribu uzreiz jau pašā startā izstāstīt stāstu, kā es par vienu sporta zāles apmeklējumu samaksāju 52 eiro. Nu, lūk, tātad novembra mēnesī es vienu reizi tikai aizgāju MyFitness. Es vienu reizi tikai izmantoju savu mēneša abonementu. Vienkārši tad es saslimu, tad atkal mums bija pasākums, tad darbā bija daudz tur, tad atkal mans tas zāles biedrs bija apslimis, un tādu lūk sanāca, ka 52 eiro vērtais abonements tika izmantots tieši vienu reizi. Es jau biju gan arī aizmirsis, ka tev tas abonements taču vēl aizvien ir. Bet tas sanāk tā, ka tu uz zāli drīkst iet tikai tad, ja tev tas zāles badīs. Nu nē, es jau varētu katru dienu kaut vai iet, jā, bet mēs jau tā kā... Tu tagad pasniedzi tā, ka viņš bija saslims, un tad es neaizgāju. Nu jā, nu tur darbs un tā, nu kā jau. Šitās ir klasiskās. Jā, atrunas, jā. Bet labi, netik daudz par mani, kā viss izskatās Parīzē, vai Eifeļa tornis vēl ir vietā? Ir vēl vietā, un tur viss notiekās. Bija foršs laiks arī īstenībā, man baigi paveicās, kad bija tāds bezvējš. Bija diezgan augsts īstenībā, principā tāds pats kā arī Latvijā tajā brīdī, bet man lielākais prieks bija par to, kad šausmīgi daudz soļus nostaigāja. Tur vidēji kaut kādi 18,000 sanāk, bija dienas, kad bija 25, bija dienas, kad 15,000 soļi, jā. Bet, tā ir lielpilsēta, tur, protams... vienkārši izejot ārā kaut kur tu gribi pasties kartē, ja? Tas jau nav tālu, bet realitātē tas ir tālu, ja? Un tad tev tie soļi krājās vienkārši. Tad principā tos 25 vai 20, vienalga, cik tev tūkstoši tie soļi, tātad attiecīgi skatītājiem, tie kaut kādi 16, 17, 18, pat vairāk kilometri dienā nostaigāt. Tas izlīdzinājās ēdot franču krosāns un bulciņas garšīgās, kas tur bija. Es neesmu baigais miltētājs īstenībā. Es pagaršoju krosānu. Viņam tas tur automātiski nāk pie kafijas klāt, kad tu brokastis sēd. Tas pats kā Latvijā. Nebija nekas tāds baigi īpašs. Ja? Nē. Viņam vēl tur tāds otra veida krosāns arī ir. Nevis tas sviesta klasiskais, bet tas otra veida krosāns. Ok, labi, mums tur iedod viss. Es to savējo apēru, paņēmu to parasto. Pēc tam nevar man sievu apēst. Labi, pagašoju. Tas ir no krosāns vienkārši parasts keks. Reāli keks. Vienkārši. Viņiem tas saucās krosāns. Acīm redzot, laikam to, kad viņš saucās krosāns, var dārgāk pārdot nekā keks. Tev bija jāsaka croissants? Croissants, jā. Tā kā mums ir ļoti daudz tēmātu, mēs 2 nedēļas neesam tikušies, sirds ir jāizskrat, kā sacīt. Es gribu, lai mēs nedaudz jau pārējām pie veselības temata. Šoreiz gribēju parunāt par uzturu bagātinātājiem, vitamīniem, tāpēc es tev jautāšu, vai tas ir ikdienā mums vajadzīgs, vai tas tomēr ir mūsdienu kaut kāds mārketinga triks, ko vienkārši cenšas mums iepārdot, ka tev obligāti vajag, un tu praktiski nevar dzīvot bez tā. Nē, gan, protams, viena lieta, es pat teiktu 2 lietas īstenībā, kas ir, manuprāt, dzīvojot šajos platumgrādos vajadzīgas, D vitamīns, un vīriešiem, es domāju, arī proteīns. Un tās 2 lietas, manuprāt, ir vajadzīgas. Arī D vitamīnu veidi tur ir dažādi, un tie, kur taisījuši analīzi, tad tādam vidējam latvietim, parasti tas D vitamīns ir zem 30, ja pareizi atceros, bija norma. Lielākā daļā ir zem normas. Jā, un D vitamīns noteikti ir tā lieta, kas būtu jādzer, un proteīns arī, ņemot vērā to, cik daudz, piemēram, vīriešiem ir sevišķi vajag tomēr olbaltumvielas, tad ņemot vērā to jauno dzīves ritmu, ka mēs tur diezgan daudz visādus mēslus ēdam īstenībā. Pasties uz mani. Jā, kur pārsvarā ir šie tie ātrie ogļhidrāti, tie paši krosāni. Jā. Milti, ātrie ogļhidrāti, olbaltumvielas tur ir. Šodien arī darbā konču šēdām. Arī tur jau tā lieta, tāpēc arī tas proteīns, arī pat ja tu neej uz zāli, tev nāks pa labi noteikti. Un tev daudz mazāk arī gaļa būs jāpēd, un olbaltumvielas ir tās, no kurām arī organisms būvē tev visas vajadzīgās vielas. Tie ir tādi, manuprāt, 2
uzturu bagātinātāji, kuri tiešām būtu vajadzīgi. Vēl, protams, ir dažādas minerālu vielas, cinks, piemēram, jā, un magnīs arī svarīgs. Magnīs arī ir svarīgs, bet tās varbūt nav tās kritiskākās lietas, bet noteikti D vitamīns, it sevišķi tev būs norma, tu vienkārši uzreiz jūtīs atšķirību, kad tu vienkārši labāk jūties. Es tev provocēšu tālāk, cik tu mēnesī šīm lietām tērē un cik tu esi vispār gatavs ieguldīt tajā, ņemot vērā, ka kaut kāda veidā ir ieguldīšanās arī savā veselībā. Es nezinu, kaut kādi, cik sanāk. Es īstenībā to proteīnu sen neesmu mēģinājis īstenībā, bet D vitamīns, īstenībā tās labs D vitamīns maksā kaut kādi mazliet zem 20 eiro, kaut kādi 16 eiro, manuprāt, maksā, tas ir tas minimums, pierēķina vēl proteīnu. Proteīns gan nakties lielajās burkās parasti, un tur vēl nāks klāt, kaut kādi 60 eiro mēnesī varētu sanākt. Lai gan īstenībā tā D vitamīns, to lielo bunžu paņem, viņš jau pietiek, principā, gandrīz 2 mēnešiem. Tur maksā tā arī ir 60 dienām, tā kā, rēķiniet paši, Protams, tad D vitamīnu arī visādi var nopirkt, un vislabākais it kā ir eļļā, eļļas kapsulās, un tad viņš ir kā vislabāk arī uzsūcoties, jo arī par to magnīju pieminēja. Magnījiem arī tur visādi veidi ir, dažs labāk uzsūcās, dažs sliktāk uzsūcās, tas nekas, ka viņam tur sastāvā ir ļoti daudz, it kā tā aktīvā viela, bet viņam to ķermeņi neuzsūcās visi, un tad tur arī ir jāmeklē tie pareizākie magnīju veidi. Tāpēc, ka jo dabīgāks produkts, jo tas veiksmīgāk organismā asinīs uzsūcās, līdz ar to kaut kāds efekts ir labāks, bet es domāju, mūsu platumgrādos jau redz ir problēma tāda, ka ir pārtiks produkti, kas ir sezonāli. Teiksim, ogas, tur gurķis, tomāts. Vasaras periodā, jeb siltajā laikā, jau es domāju, mums kopumā nav problēma uzņemt tos vitamīnus caur pārtiku, bet problēma ir tieši ziemas periods, kad ir tumšais depresīvais. Bet rēķini, piemēram, es pieminēju to pašu proteīnu. Tev proteīnu vajag plus mīnus tavs svars. Kā tur bija tavs svars? Reiz 10, ja pareizi atceros. Tur bija formula, Tie būs tavi grāmi, cik tev jāpēd. Tur ir tādam vīrietim, kuriem kaut kāda 80, 90 kilogrami, viņam tur ir jāpēd 800 grami gaļas. Es citreiz domāju, ka varbūt vienkārši jātur man ir cūka mājās. Izdevīgāk sev pavarot. Bet cūka atkal, kā gaļas veids, nav tas pats labākais. Okay. Viņa ļoti taukaina, trakna un tā tālāk. Ja, teiksim, tu aktīvi neeji uz sporta zāli un aktīvi tur netrenējies, tad cūka varbūt nav pat labākā. Lielops vista, tur arī tās olbaltumvielas arī pat vairāk arī sastāvā ir nekā cūgaļa. Es varbūt īsi, pirms mēs virzamies tālāk, pastāstīšu arī par sevi. Es negribu nevienu baigi vitamīnu brendu, kaut kā reklamēt, bet es te vienu laiku Anvēja vitamīnas, tādas multivitamīnas, 70 eiro padārgi, bet viņi it kā saka, ka viņi no dabīgām izēvielām gatavotos, līdz ar to tad tur tā ādeva ir lielāka. Es dzēru, man ļoti labi bija un palīdzēja, bet katrā ziņā piekrīt tev, ka tas ir D vitamīns un tā ir dzīveļa arī īstenībā, ko būtu forši. Un tas nemaz nemaksā tik dārgi. Pa D vitamīnu vēl ir viena laba lieta, bet ar D vitamīnu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo D vitamīns aizskaļķo arī asinsvadus. Ja tev būs pārāk daudz dzers, tas tev arī var nākt krietni par sliktu, tāpēc ir svarīgi skatīties tiem D vitamīniem, vai viņiem sastāvā ir K grupas vitamīni, kas novērš to asinsvadu aizskaļķošanos, jo D vitamīns ir ļoti, ļoti tādā ziņā tāds cimperlīgs. Slidens. Tāpēc arī varbūt vēl pirms kaut kādiem 10 gadiem D vitamīnu tādam baigi neieteicis tur lietot, ka daudz bija aizmirsuši. Lai gan īstenībā man tie cilvēki, kuri vecāki gadgājumi, kuri nodarbojušies ar sportu, viņi daudz stāstījuši tas, ka padomju laikā D vitamīnu līmenim tur visu laiku ir sekots līdz ļoti, ļoti maz. Tā kā, es teikšu tā, ka no kaut kādiem 95. gada tur laikam viņi mazliet aizmirsa. Es teikšu, tāda svarīgākā atziņa katrā ziņā, ko es esmu gūs, nevajag tikai tā pumpēšanas pēc tos vitamīnus iekšā, tomēr jābūt ir, un es tomēr teikšu tā, lai cilvēki uzticās medicīnas cilvēkiem, ārstam, ģimenes ārstam, ka ir jāuztais varbūt šīs vitamīna analīzes, kas laikam uzrāda asins līmenī, kur vitamīna trūkst un kur nē. Līdz ar to tomēr to darīt ar kaut kādu medicīnisku cilvēku tā kā uzraudzību, lai tas nav tikai uz savu galvu, savu prātu. Tā kā cilvēki esat uzmanīgi un rūpēties par savu veselību, dzerat vitamīnus, bet darat to kaut kādās prāta robežās.
Tā, un kas mums ir nākamais? Kārli, ejam uz nākamo? Jā, dodamies uz nākamo ziemas sporta veidu, lai gan, kā tu mums saki, ziema ārā nav, un kur mums ir ziema? Kā tad tā ziema sāksies? Nevar pagaidām pateikt, bet ziemas sporta veidos, kas ir, un kur sacensības notiek ārpus mūsu valsts robežām, tur viss pilnā sparā. Mūsu biatlonisti, mūsu kamaniņu sportisti, tikko arī mūsu bobslejisti ir sākuši, bet pieticīgi. Ko pieticīgi? Labi, no Andreja Rastargu jau gaidīja vairāk, ja? Viena mača tikai ir punktos. Tādā ziņā, labi, viena jau tikai sacensība, tā kā diena, ne diena, bet sacensība norise tikai bijusi, jā. Viens posms, bet, gribējās vairāk no viņa redzēt. Jā, bet atceramies to, ka Andrejam ir 36 gadi, nākamgad 37 paliek, un Andrejs nevar vairs visu sezonu tur būt top līmenī, un to, ko viņš izdarīja pagājušo gadu jau pasaules čempionātā, vicečempions, tas bija vienkārši fantastiski, un es domāju, ka Andrejam tas nākamais plāns ir tās olimpiskās spēles, un, ja paskatāmies arī tos iepriekšējos, varbūt sportistus, kas nebija tur, kā Furkāts vai Bjerndelens, kas tur visu laiku bija paukšām, bet tādus laba līmeņa sportistus, bet kuri nevienmēr bija tajā top 6. Ja? Tad, sasniedzot šādu te vecumu, tad ļoti uzskatām varēja redzēt tur gan vācieši, gan francūži, gan austrieši. Ja? Ļoti bieži tie veterāni, tieši tiem svarīgajām lietām, uz svarīgajiem mačiem bija tādi, ka tu vēl veterāns arī var, vai ne? Tā kā, Andrejs, es domāju, ka tur tas plāns ir tāds, ka viņš vienkārši bija superformā un šogad vēl tā forma nav sasniegta. Man patīk, kā Andrejs sociālos medijos, ja nemaldos Instagram, smēja, ka ne jau katru dienu mamma raušas cepi. Tad varbūt ne katrā sacensībās vajag gaidīt šos super augstos rezultātus, un kaut kādā mērā viņš mūs jau ir izlutinājis ar šiem augstvērtīgiem rezultātiem, bet, cik es sapratu no mūsu biatlona nometnes, tad vairāk sportisti esot bijuši saslimuši. Līdz ar to tas arī tomēr sportā ir ļoti būtiski. It sevišķi tādā izturības un ātruma kā biatlonā, jā, tiešām sporta veidā, kas nav viegls, bet man ļoti patīk, ka vēl aizvien mūsējie ir biatlonā, jo tas ir stabili top 3 populārākais ziemas sporta veids. No Eiropā vēl kalnu slēpošana un tramplīnu lekšana, jā, varētu būt priekšā varbūt pēc reitingiem, bet ņemot vērā visu Eiropu, tad noteikti viņš ir top sporta veids un paskatoties, cik tur daudz līdzdevēju. Interesi ir milzīga. Es pats esmu bijis Rūpolnīgā, tas ir ārprāts. Tas ir vienkārši festivāls, ziemas festivāls. Tur ģeniāli noķert tās emocijas. Un tad, kad tu aizbrauc tur dzīvē, paskatīties, tad tu saproti, kur tie biatlonisti dabū to spēku. Pieņemsim, tajā pēdējā aplī pēc pēdējās šautavas. Kur tu tomēr 2 sodāpļus esi dabūjis, jā? Bet tu to pēdējo apli tāpat noslēpo visā ātrāk. Tas enerģija, ko dod vienkārši tie skatītāji. Jo tur arī, man patīk, tajā Rietumē Eiropā tieši tur Vācija, Itālijā, Austrijā, arī Slovenijā tas pats, kad tur nešķiro pat, vai tu esi francūzs, vai latvietis, vai vācietis, vienalga, viņi tur atbalsta visus tiešām. Jā, varbūt nedaudz pārējot uz kamaniņu sportu, roboti, zelts, viņiem divniekos it kā cienījams sasniegums arī mūsu dāma. Divniekam, ja nemaldos, bronza, bet vienalga cilvēki uzskata un pieprasa, ka ņemot vēro kāds finansējums tiek ieguldīts Rennes sporta veidos, ka tiem rezultātiem būtu jābūt pat vēl labākiem. Varbūt es no Krista Raparjoda biju gaidījis augstāko pozīciju, nekā tas bija tikko aizvadītajā pasaules kausa posmā, bet atceramies to, ka tas pats Mārtiņš Rubenis un treneri jau skaidri un gaiši pateica, ka šī sezona ir ar skatu uz Milānu. Un tagad viņi piesaistījuši to jauno Eichhornu, vācu treneri. Ļoti labs treneris, manuprāt. Jā, viņš ir, bet viņš jau nav strādājis ar mums, un mums jau tā tehnika ļoti atšķirās no vāciešiem, jā, no tām viņa kamanām, un tagad es pieļauju, bet viņi liek kopā. Skatās, kas labāk, kas sliktāk, un es domāju, ka šobrīd... Tu uzskati, ka nākamā sezona būs tā, kad mūsējie varētu izšaut tieši pirms olimpiādas? Neviens jau nevar pateikt, ka tā sadarbība, ja, ka mēs tur kaut ko aizgūsim no Eichhorna, kaut ko atstāsim savējo, ja, veidunaļos arī mūsējie pārbauda visas tās kamanas un visu to slīdamību un tā tālāk. Bet neviens jau nav teicis, ka tu iekāps un tās kamanas būs ātrākas nekā tās iepriekšējās kamanas, ja, jo tā ir nepārtraukta attīstība. Mani priecē tas, ka, ja paskatāmies tos startus, jā, tur ir viss kārtībā. Jā. Un tālāk jau to tehniku, to jau mūsu mehāniķi treneri attīstīs. Un mēs jau esam atraduši to, kas strādā, ja paskatāmies pagājušās sezonas. Jā. Tas mums ir nolikts atvilknītē. Tas ir tas drošais variants. Jā. Šobrīd mēs mēģinam atrast, kas strādās varbūt vēl labāk. Jā. Un tad
tas ir interesanti tiešām, jo tur arī viss tās, piemēram, smēres, kā ir, kā nav. Tas man likās tik šausmīgi interesanti, ja, kad no Somijas slēpošanas izlases tiek smēre ņemta, jā, lai uzlabotu mūsu kamanu, jeb slieču ātrumu. Jā, un tas nav pirmo gadu. Ar Somijas to slēpošanas komandu jau vairākus gadus ir tā sadarbība, un vēl pagājušajā, un laikam arī aizpagājušajā sezonā tur tāda interesanta lieta, teiksim, FIS, Starptautiskā slēpošanas federācija, viņi jau pirms vairākiem gadiem aizliedza slēpju smēres, kuras sastāvēja fosfors. Tas varbūt atceries, bija tādi arī raksti pasaules lielākajos mēdījos, ka tā ir tomēr tādā... klasiski varbūt lieta, ne? Ne, klasiski tā ir vienkārši kaitīga viela, jā, un tāpēc viņi tur izņēma ārā. Un tad tur diezgan, slēpošanas pasaule ir bagātāka nekā varbūt kamariņu pasaule, un tad viņi tur ātri izdomāja tur aizvietotājs, un tas viss norima. Bet smērķis jau palika, bet viņš jau nav kur lietot. Tad lūdzu, mūsiem bija iespēja tikt pie tām smērēm. Protams, tur tā visa struktūrās, kāda ir slēpējumi, jā, un kāda ir kamanas liecējumi, pavisam citādākie, jā, bet daudzas no tām smērēm labi strādā, izrādās. Un tur tā apstrāde arī, ir jāskatās, jāpēta, jātestē. Vienā trasē te viņi ies, otrā trasē te viņi tur neies, jā. Bija vēl pirms vairākiem gadiem Latvijas kamariņu braukšanai bija ļoti izteikti tas, ka mums augstā laikā vispār neslīdēja. Tu tur varēja braukt, cik vien labi gribi. Vienkārši nav variantu. Jā. Un mums, cik saturs, bija labākais tās, -5 tāds. Tāda temperatūra bija laba. Tas jau arī viss atkarīgs no tām smērītēm, kas ir tais liecītē. Jo kamariņās drīkst apstrādāt slieces ar smērēm. Ja tu skaties radniecīgo sportu vai bobsleju, tur nedrīkst. Tur smilšu pāriet pāri pirms katra starta un paskatās, vai tur kaut kas nav virsū. Es vēl tā īsi gan par kamanām, gan par bobiem, un ja mums ir daudz runājumēs, iesim pēc tam tālāk, ka jāatcerās, ka konkurenti nesnauž, un tomēr kādas finansiālās rocības iespējas ir, teiksim, gan tiem pašiem vāciešiem, gan austriešiem, tomēr tas jāatcerās, ka arī viņi cīnās tomēr arī par tām medaļām, un viņi arī iegulda ļoti daudz naudas tajā. Jā, bet to, ko mūsējie kamaniņu braucēji, piemēram, ir izdarījuši, ka viņi ir iesaistījuši RTU, jā, viņi ir iesaistījuši, arī Somijas slēpotājus, vēl vairāk arī tādas Latvijas modernā laikmeta uzņēmumi ir iesaistīti ar visiem 3D printeriem. Tagad no rokas viņi neko netaisa, izrādās. Viņi visu reāli izprintē. Teiksim, ja tev šitās kamaras aizgāja, ja, viņi var izprintēt precīzi tādas pašas. Vienkārši precīzi tādas pašas viņi var uztaisīt. Naudu viņi man nevar izdrukāt? To es nezinu, jā. To es nezinu. Bet tās ir tās lietas, kas mums arī ļoti, ļoti labi strādā. Jā, mēs esam mazāk, jā, mums mazāk varbūt ir tie finanšu līdzekļi, bet pēc paši arī esam mazāk, jā, un tad man patīk, kad tomēr mēs varam. Jā, par bobsleju es negribu tur baigi dziļi iedziļināties. Katrā ziņā Kalenda kā pilots, lai cīnās čalis, un es ceru, ka viņam... Jā, bet pagaidām ir labi. Nē, ir labi. Tā labāk nekā es biju gaidījis. Pirms sezonas jau likās kritiski, bez maz vai Latvijas bobslejs ir uz izmiršanas robežas, jā, bet šobrīd izstāst cerīgi. Jā, tiešām, un... Beidzot var redzēt, šeit jau ir arī tā lieta, Jākabs iepriekšējās sezonas, ka viņš tur brauca ar 3. bobu apmēram, vai tur pagājušā sezonā ar 2. bobu, tagad viņš tika pie tā mūsu, pie labākās tehnikas un loza, nav jau nemaz tik slikti, ja viņš vēl tur pieliks pieredzē, tad, Es domāju, ka Prūss kārtējo reizi atkal izaudzinās medaļnieku mums. Jā, tad Sants jau teica, ka apmēram vienalga, kā šogad iet, galvenais ir Milāna. Jā, no sākuma ir jātiek uz no Milānu, un tad pēc tam skatāmies tālāk. To jau viņš arī teica pirms Pekinas ziemas spēlēm, ka viņam ir vienalga, kurā vietā ir otrā ekipāža. Jā, jo visus rezultātus un mani un visu bobsleju Latvijas sportistus jūs vērtēsiet pēc pirmās ekipāžas, pēc labākās ekipāžas, jā, nevis pēc otrās. Jā. Tā kā... skatīsimies, laiks rādīs, kā viņam veiksies. Nav otrā, jā. Grantiņš brauc Eiropas kausos, jā. Protams, ka spiediens ir uz kalendu, bet, jā, redzēsim, kā viņam ies. Labi, ejam tālāk. Naudas temats, mans ļoti mīļš temats, jā, ja runa ir par naudu un par naudas dalīšanu. IZM, tātad Izglītības zinātnes ministrija, ir piešķīrusi Latvijas sportam, federācijām, treneriem 56 miljonus eiro. Ko nākamgad izlietot. Tas ir daudz, maz, vai te jau viss skan runas, ka tas ir katastrofāli maz. Kā tu uz to skaties? Bet man liekas, ka bija arī tajā relīzē, ka tas ir vairāk nekā citas gads.
5 miljoni, tas ir vairāk, bet tas ir uz rēķina tādēļ, ka nākamā rudenī ir Eirobaskets un Eirobasketam ir 5 miljoni iedot organizēšanai. Jā, bet agrāk šai naudai neskaitīja klāt arī visas tās prēmijas. Tagad tai naudai pieskaitīts arī prēmijas, kā principā ir nevis vairāk, bet mazāk. Bet mazāk. Jo 2,2 miljoni ir prēmijās. Un 5 ir Eirobasketam. Jā, bet ar to jārēķinās. Mums šobrīd arī valstī daudz ko tiešām nākas savilkt jostas, un sports nav izņēmums, bet tas ir tiešām ļoti, ļoti maz. Lielākais, piedod, ka es tev pārtraucu, lielākais kumos jau ir treneru algās, ja nemaldās 29 miljoni eiro no šīs summas. Tas sporta skolu treneru atalgojums tieši tā, tas ir vairāk kā puse aiziet uz sporta skolām, cik tur vēl paliek pāri. Tas ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti maz. Ņemot vērā arī to, ka tā privāto atbalstītāju rocība arī nebūs noteikti tā pati labākā. Agrāk vēl bija šai naudai varēja skaitīt klāt Latvijas valsts meža ziedojumi. Jā. Es nezinu, uz kuriem mēs ejam. To jau tas stāsts. Šis tāds ļoti plaša diskusija temats, es to tāpēc ieliku, jo tas viens no raidījumiem, kas jāmaina Latvijas sportā, tā kā veidotājiem, un tev ir bieži vien šie pētnieciskie sižeti. Šo arī mēs esam taisījis sižetus. Jā, par sportskolām un par atalgojumiem. Es esmu savulaik strādājis sportskolā ne gan kā treneris, tad es pazīstu daudz trenerus, un es zinu to virtuvi, kāda ir sportskolās, un patiesībā jau tas treneru atalgojums pret to, cik daudz treneri ieguldās. Man arī viens no labākajiem draugiem ir treneris. Ir katastrofāli maz, es gribētu teikt. Jo ņemot vērā, ka tu kā treneris visu nedēļu pavadi kopā ar savām treniņu grupām, vadot treniņus, turklāt tu sestdienās, svētdienās brauc uz mačiem līdz šiem bērniem, jauniešiem. Turklāt ļoti liela daļa šo sporta skolu treneru vēl paralēli strādā par sporta skolotājiem. Kādā no izglītības iestādēm. Nav vispār brīvā laikā tādi, jo tev ir jāgatavojas sporta stundām, tev ir jāpilda e-klase, tev ir jādomā stundu plāni un tā tālāk un tā projām. Es domāju, ka tas ir smags jautājums. Un tie 29 miljoni eiro, kas aiziet tam treneru algām, tas jau arī nosauc to valsts noteikto minimālo. Pašvaldības jau līdzfinansē bieži vien. Jā, bet kā kura pašvaldība? Līdzīgi ir arī ar bērndārza audzinātājiem, ka tur ir valsts noteiktā tā likme, un tad atkarībā, kurā pilsētā, kurā novadā esi, tad tur pašvaldības var piemaksāt, ja grib, bet ļoti bieži ir tā, ka pašvaldība jau neko nepiemaksā, jo viņai vienkārši arī nav. Ja tagad paskaties arī to finansiālo situāciju, tad cik daudz pašvaldības ir uz bankrota sliekšņa. Reizekam Talsi, tur arī samazināja ļoti daudz ko, ka vienkārši saprot, ka cilvēki paliek mazāk, nodokļu maksātāji paliek mazāk un... Reāli naudas nav. Vienkārši nav no kā vispār pat pielikt. Jā. Arī, ka bija nauda, tad ļoti daudz pašvaldības izvēlējās arī šām te profesijām pat nepielikt, lai kā pašvaldība drīkstētu. Jā. Tad treneri ir tas pats, un treneri tas ir pats... galvenais vispār. Bez viņiem mums nebūtu ne sportisti, ne rezultāti. Saprot, tu aizsūti bērnu uz sporta skolu, uz interešu pulciņu, vienalga, lai viņš nodarbojās ar sportu. Kā viņam iepatiksies darboties ar sportu? Tas, ka tu viņam teiksi, es maksāju par tevi, tev jāiet, nezinu, tur futbolā vai... Ļoti liela motivācija. Ne? Jā, neteču. Viņš ies, ja viņam patiks, kā tur ir. Un to, lai patikt, kā tur ir, to nosaka treneris. Vienkārši kā viņš strādā, kā viņš motivē, vai ir interesanti, vai pamaina visu. Tad viņš ir pats galvenais. Un ļoti bieži jau saka, ka treneris ir otrais tētis. Jā. Es piekritīšu. Jā. Tā ir. Un ja mēs viņiem maksājam, tur, es nezinu, 800 eiro uz rokas, kad viņš vēl plus pārstrādājies par tādu summu, es nezinu. Mēs nevaram vienkārši tos labos trenerus noturēt. Tāpēc es saku, it kā šķietam 56 miljoni, wow, tāda nauda, tāda summa, bet tad, kad tu sāc tiešām detalizēt skatīties, kur tā nauda aiziet, tu saproti, ka reāli visiem pietrūkst, visiem sporta federācijām, tad attiecīgi ir 23 miljoni, ja nemaldos, pēc tiem cipariem, to vēl detalizēt dalīs pēc jaunā gada, to mēs cipars nezinām, kur katra tur bagātākā federācija būs, bet vienādi sakot, visiem pietrūkst. Bet liels diskusijas jautājums ir šīs naudas prēmijas. 2,2 miljonu eiro aizies naudas prēmijās. Es gribu atkāpt vienmēr uztaisīt par tām federācijām, kad dalīs naudu. Šogad būs citādāk. Mēs redzēsim pavisam citādākas cipars. Ja atceries, šis gads bija pirmais gads, kad pats Izmus pārbaudīja to, ko iesnieguši federācijas, un tur bija 3 reizes, man liekas, iesniedz pa jaunu un pārskatīja to visu, jo federācijas bija tik attapīgas tajā jomā, kad... Tur fiktīvie kaut kādi. Tur jāpierakst
piesaistīt tik daudz tos biedrus klāt un sportists, kas ar to sporta veidu nodarbojās, ka vispār neiet kopā tie cipari, tā, ka vispār neiet, tad šogad būs citādāka sistēma. Šogad atkal Latvijas Sporta Federācija padoma būs tā, kas pārbaudīs, un tas, manuprāt, arī pareizāk būtu, jo izmam vienkārši nav tā kapacitāte. Un skatot arī prasot par tām ielībām, kas notika ar to iepriekšējā, tad tur arī izmanto cilvēki daudzi netieši arī atbildēja, ka mēs jau nepārbaudījām, mums vienkārši nav kapacitātes. Bet Andrēs var likt savu galvu ķīlā, ka būs karstas diskusijas, kāds būs apbižots, citiem šķitīs, ka kādam ir iedots par daudz, kādam savukārt par maz. Es domāju, tur galvas atkal ripos, kad būs laiks, kad mēs publiski redzēsim šo naudas sadalu. Jā, pa prēmijām tu gribēji. Jā, par prēmijām. Skatāmies citu maciņos, cik tad ir nopelnījuši. Šeit ir tas svarīgais jautājums, vai mēs varam pretnostatīt, respektīvi, mēs maksājam prēmijas sportistiem par augstiem sasniegumiem, vai mēs to naudu labāk ieguldam jauniešu sportā? 2,2 miljonu eiro. Vai tā ir tāda summa, ar kuru mēs varam sasniegt tādu jauniešu un bērnu sporta masveidību, vai tomēr mēs motivējam ar to naudu? Kāda šī diskusija jau arī ir, kāpēc viņa šāda diskusija un tavs jautājums, tas viss ir nabadzības dēļ. Vienkārši nabadzības dēļ. Jo normālā pasaulē būtu normāli visiem dot, gan jauniešiem, gan top atlētiem. Ja tu paskaties, ak, Dievs, kas tas par sporta veidu? Viņš tur Eiropā bijis 3. Kāpēc tad neviens taču tāpat to sporta veidu apmēram tur neskatās? Jā? Par X sportistu. Jā. Bet tam sportistam par 99% tā nauda ir mežonīgi svarīga. Mežonīgi svarīga. Un man ir zinām pāris sportisti, kas tādiem nekomerciāliem sporta veidiem nodarbojās, tad ir tā, kad viņi saņem šo prēmiju, tad viņš var nomaksāt parādus visus, jo reāli viņš tur ir dzīvojis reāls parādu vairākus mēnešus. Tikko Patricija... Un tad gaida līdz nākamajam. Nedomāju, tikko mūsu vadošā slēpotāja Patricija Eiduka sacīja, ka viņai lovas zelta sastāvs 40% tikai no viņas kopējā vajadzīgā finansējuma. Tas nozīmē, ka 60% vai viņai pašai ir mistiski jāatrod vai jāprasa sponsoriem. Jā, bet atkal šeit jau ir tas, kāpēc dot kādam attiecīgiem sportistam tur vairāk? Tieši kāpēc? Tas, ka tu ātri skrien? Vārds tev zināms. Jā, šeit ir, man ļoti patika kolēģu intervija ar Aleksandru Samoilovu, kur viņš arī stāstīja par to, kā viņš sāc savas gaitas, ka viņš tur vēl nepilngadīgs vienkārši paņēmis, izprintējis uz lapas 100 lielākos Latvijas uzņēmumus un vienkārši nevis zvanījis, bet vienkārši gājis fiziski pie viņiem. Ja? Šeit ir diezgan līdzīgi tiem cilvēkiem, kas strādā ar mūsu sportistiem un arī mūsu pašiem sportistiem. Ir ļoti, ļoti grūts pienākums arī pašiem. Ir jāiet un jāprasa. Nebūs tā, ka tev tur atnāks un piedāvās. Ja? Jā, man var paveikties, bet... Man ir vēl ko piebilst, es domāju, ka tev arī, bet laiks ir nepielūdzams. Mums ir jāvirzās pie nākamajiem tematiem par groza bumbu, jeb basketbolu. Artūrs Žagars, Eirolīga, Luka Banki prom no Virtus, jaunākās Eirolīgas un basketbolistu ziņas. Ar ko sākam? Ar to, ka Artūrs savu karjeras rekordu Eirolīgā ir uzstādījis. Sākam varbūt ar to slikto? Labi, sāksim ar slikto un pēc tam pāriesim uz labo. Pirms cik raidījumiem teica, ka Luka Banki aiziešana no Virtus ir tikai laika jautājums un mani vārdi izrādījās patiesi. Bet jāteic, ka Luka kā godavīrs pats aizgāja atsakoties no varbūt kaut kādas izmaksāšanas kompensācijas un tā tālāk. Tā kā viņš pats aizgāja no Virtus, nesagaidot, ka viņi atlaidīs. Tā kā tā sadarbība ir beigusies un Luka tad cerams varēs koncentrēties tikai Latvijas izlasē. Par šo es arī nebūtu tik ļoti pārliecināts par to, ka pats aizgāja. Man pašam ir divi piemēri atmiņā stāv par treneriem, kuri arī publiskajā telpā paši aizgāja, bet īstenībā, kad sakārtoja oficiālos papīrus, tur tāpat bija kompensācijas un vispārējais. Jā. Domā, ka te arī ir kaut kāda zemūdens akmeņa, jā? Vismaz itāļu presa šobrīd banki ceļ presē tas izskanēja, jā, protams, debesīs par šādu lēmumu. Izskanēja, un var jau būt, ka tā arī ir taisnība, bet man kaut kā neticās. Bet, banki, kā jau viss prognozēja, ar tādu sastāvu. Ar tādu sniegumu, jā, tik maz uzvarām tieši Eirolīgā,
Tas bija tikai tiešām laika jautājums. Un zini, kas jau vēl, man liekas, ir, ņemot vērā to, kāds ir Luka Banki, es viņu iepazinu principā tikai tad, kad viņš sāk Latvijas izlasi trenēt, tad viņš jau pats, manuprāt, vienkārši, pat ja spēlētāji varbūt vēl var izturēt to neveiksmu sēriju, kāda ir Eirolīgā, viņš Banki, man liekas, vienkārši viņš nevar fiziski vienkārši Loģis, ja tu esi uzvarētājs, jā. Viņam tā uzvarētā mentalitāte tik liela, kad viņš vienkārši fiziski nespēja to izturēt. Un, tur arī tā lieta bija. Bet ir labā lieta. Nākamajā spēlē, kā Banki, nav tā gražulina 22 minūtes. Es tieši gribēju teikt, ka es lasīju tik smieklīgu komentāru šīs ziņas kontekstā, ka kāds atļāvās ierakstīt, forši beidzot beigas izčakarēt Latvijas izlases spēlētājs. Jā. Tas ar tādu ironiju. Bet jautājums, kā tev liekas, tagad Banki tomēr uzņemsies vēl kādu kluba trenēšanu, vai viņš tomēr tikai savu uzmanību veltīs valsts vienībai? Kaķis maisā. Protams, Kaķis maisā, bet es domāju, ka šobrīd viņš klubu netrenēs. Es tā domāju, pēc tam, jā, jo, kā jau teicu, arī manas prognozes tādas, ka pēc Eirobasketa Luka nebūs vairs izlases galvenais treneris, bet līdz tam es pat pieļauju, ka varētu arī būt tā, ka viņš nestrādā paralēli. Mazāk nekā gads palicis, tātad nākamā gada septembrī jau mums ir Eiropas čempionāts Rīgā. Jā. Tā kā, es nezinu arī godīgi sakot, bet, kā jau dzīvē, ja kāds naudīgs piedāvājums atnāks, es domāju, ka viņš pieņems. Teiksim, tāpat Turcija, piemēram. Bet rekorda Eirolīga arī ir tāda, tas ir tik noslēgts loks ar tiem treneriem, jā, vienu un tie paši jau, loks, jā. Es nezinu, 10 gadus tur rotē no viena kluba uz otru. Duško Ivanovičs tagad, Boloņā ir. Es tieši par to runāju. Cik viņu laidīs uz riņķi, jā. Tur jau tā lieta, jā, un, Banki bija pēc prombūtnes, ja tur ielauzies iekšā. Mēs arī, būtībā... Pirmā sezona, labi sezona. Būtībā mēs viņam palīdzējām, ar Latvijas izlases, ja viņš nebūtu ar Latvijas izlases tik labi nospēlējis. Pasaules kausa labākais treneris. Tieši tā, tad viņš neredzētu arī to Eirolīgas līgumu, jā, bet tagad atkal viņa nav. Viņš uz īsu brīdi tur bija. Es nezinu, vai ir iespējams tikt apakaļ tajā noslēgtajā, pēdiņās, jā, tajā lokā. Jo tas līmenis ir tāds, ka tur pie tiem lielajiem klubiem tikt treneriem, kurš nav veiksmīgs, bijis pēdējā laikā, ir ļoti grūti. Novembrī spēlē, kad izlasi vadīja Jānis Gailītis, Luka bija arēnā Rīga, viņš sēdēja malā, viņš izstījās tik sašļuts un tik bēdīgs un tik tāds sašauts, ja, ka es domāju, ka tas, ka tagad viņš tikai būs kopā ar izlasi, es domāju, tas arī viņam kaut kādu garstāvokli uzlabos un prātu izveidinās. Bet vai uzlabos Jānim ar Artūru? To es nemāku teikt. Jā. Nē, mēs jau iepriekšējā raidījumā saslavējām Jānu un Artūru, tā kā veču viss kārtībā. Jā, Artūrs Žagars, Fenerbahčs, 16 punkti, Eirolīgas rekords viņam, vai Jasikevičs uzticās viņam tā, ka viņš jau arvien vairāk un vairāk bruģē savu ceļu uz stabilu Eirolīgas pamatsastāvu saspēles vadītāju pozīciju? Nē, man jau skatoties tos notikumus, kas tajā Fenerbahčē bija, tur notraumējās, Žagaram būs iespēja paņem jaunu vietā. Pagaid, tad jau laikam ar Artūru nerēķinās, jā, bet man patīk, ka Artūrs to konkurenci ir izturējis un arvien vairāk tas viņam ļoti, ļoti nāks par labu vispār tajā karjerā. Ja viņš izdzīvos tagad, viņš ir iemests tur pie lielajiem dūžiem. Un ja viņš tur izdzīvos, tad viss ir kārtībā. Tur jau tā lieta, ka baigi jāuzmanās, ka Jasikevičs ir ļoti saslavējis ir Artūru un pamatot. Viņš jau fantastiski lasa spēli, gan piespēles dod, gan var 3 punktu. Bet to jau mēs visi zinājām. Principā pēc pasaules kausa tas bija jau tāds pašsaprotams fakts, ka mēs zinām, kādā līmenī Artūrs var spēlēt. Bet jautājums ir, vai tā stabilitāte viņam būs. Jā, šo pašu arī runāju ar Jānu Gailīti, vēl tajā izlases nometnē, tad Jānis arī šo pieminēja, ka tur pāris reizes izšaut tas ir viens, bet tas, ka tev dienu no dienas, turklāt Artūra pozīcija, saspēles vadītājs parasti Eirolīgā ir tāda, kur dod spēlēt pirmais numurs parasti ir amerikāns ar NBA pat pieredzi. Jā, pie 2 metriem un fiziski spēcīgs. Jā. Un tev ar tādu čali ir jākonkurē katru dienu. Ja tu tur izdzīvo tādos džungļos, jā, pret tādu konkurentu un konkurentiem pat ļoti bieži, jā, ka tev ir 2 tādi pat priekšā, jā, kas Artūram principā arī ir, jā, tad tu tiešām uzliec savu tādu kvalitātes zīmīti, ja tu to spēj izdarīt. Kristaps Porziņģis mums bija veiksmīgi atgriezies NBA laukumos, bet pēdējā spēlē pret Grizzlies trauma.
Atkal Kristaps pamežģīja potīti. Viņš gan intervijā bija pārlieku, man šķiet, pat optimistisks, jā, jo Kristapam ir tāds, varbūt, pozitīvs vai negatīvs niķis, tā ļoti uz to tā neiespringts tām traumām. Vai tā ir lieta, par ko mums vajadzētu atkal satraukties? Man liekas, ka Kristapam arī tā iepriekšējā trauma bija, kur viņam prasīja, nē, viss kārtībā, viss normāli. Tas nekas, kas izlaid pusgadu. Pusgads un operācija, tāpēc es tev jautāju. Ja. Potīti pamežģīt it kā, kas tad tur ir, bet skaties, ka vakal nav beigās. Bet ar potīti ir tā, ka es vēl atceros iepriekšējos laikus, ka New York Knicks, ja pareizi atceros, bija viena epizode tāda. Tā bija otrā sezona, varbūt pat pirmā sezona, es neatceros vairs precīzi, bet bija tāda viena epizode, ka viņš vispār uz otru pusi to potīti izgrieza. Nepārplīs nekas. Jā, tur jau ar Kristapu ir ne jau tikai 1 gadu strādāts tieši uz tām saitēm. Viss taču zina, garais, jā, un viņam tur ir, es ļoti ceru, kad tur viss būs kārtībā. Bet, atkal, zinot Celtics, viņiem labi iet tāpat bez Porziņa. Ja tur kaut kas būs, viņi iedos Porziņam atpūtu. Pat, ja tur ir mikrosavainojums, jā, viņi iedos, ja tas būs vajadzīgs. Jā. Tā kā es ceru, ka tur nekā nav. Es arī, jo Kristaps atkal šajās dažās spēlēs, ko viņš bija atpakaļ, man liekas, fantastiski, kā savu pierādīja, pieteica, ka viņš ir All-Star līmeņa spēlētājs, ka viņš ir viens no Celtics komandas atslēgas spēlētājiem. Es vēlreiz uzsvēršu, tīpaši aizsardzībā tas viņa pienesums, un tas ir iespaidīgs. Jā? Gan tie bloķētie metieni, gan tas, kā viņš arī uzbrukumā paplašina tās iespējas arī pārējiem saviem komandas biedriem, jo ļoti uzmanība koncentrējās uz viņu. Un tātad brīvāks rokas varbūt arī partneriem paliek. Nikola Jokic 2 spēlēs virs 100 punktiem samet. Jā, un tad tu tā brīnies, tāds it kā liekas tāds nekoordinēts liels serbs, kas varbūt kādam izstās biču apvēlies, skolo visus amerikāņus, tad saproti, laikam jau tomēr es varbūt kaut ko arī mācētu izdarīt. Jā, tā ir. Plus vēl zini, kas Amerikā bija, taču beisbols mēs tagad neapskatām, tur taču tikko parakstīja milzīgu līgumu, jā. Lielāko līgumu virs $700 miljoniem. Un tad ir jautājums, Andri, ko mēs darām dzīvē nepareizi? Nevis, ko mēs darām nepareizi, vienkārši, kad būs pirmais miljardu vērtais līgums, jā. Paskatāmies, un tas ir beisbolā. Beisbolā tur tiem labākajiem džekiem maksā vislielākās naudas. Jā. Es domāju, ka mēs neesam tālu no šī. Es domāju, ka mēs esam tuvu tam, ka tās naudas, ņemot vērā kādu peļņu ienes sports Ziemeļamerikā. Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. Es pat teiktu, tuvākie gadi. Mums ir 56 miljoni uz gadu. Visam sportam. Visam. Un treneru algām vēl, un balvām, un tā tālāk. Tur ir cilvēki, kas pelna 700 miljoniem. Jā. Viela pārdomām gan jums, gan mums. Tā kā, nauda ir dzīvē svarīga, bet vai tas ir noteicošais, tas retorisks jautājums. To jautājumu īstenībā var mums nākamajai tēmai arī uzdot, jo Stapenko ar Kičkēnoku ir pašķīrušās, nespēlēs. Bet svarīga, kura no kuras izšķīrās, Andri, pastāsti? Ukrainieti izšķīrās no latvietes, nevis otrādāk. Respektīvi, Ukrainas tenisisti pateica, ka 3 gadi ir nospēlēts kopā, pietiek, bet man liekas, ka kopumā viņām tā sadarbība ļoti veiksmīga. Tīpaši 24. gadā 3 tituli, to skaitā US Open tituls, labi dāmas ir nospēlējuši. Tur viss ir kārtībā, bet es saprotu arī Kičēnoku, ja tas tiešām bija viņas lēmums, ka nespēlēs vairs ar Ostapenko. Taivānieti tagad it kā gatavojas. Kāpēc? Ja tu paskaties, piemēram, tādas top 20 ranga spēlētājas, jā, tur ir Itālieta, Polīni, Ostapenko. Tas ir principā viss. Kuras regulāri spēlē dubultspēles. Un ļoti bieži tur ir bijis vienā tajā pašā turnīrā tevi gan dubultspēle, gan viena spēle. Jā. Kičēnoka gatavojās, Aļona tiek kaut kur tālāk vienspēlēs, kas ir daudz prestižāk, naudīgāk, un, protams, vienspēles Aļonai ir pats galvenais, un tā arī vajadzētu būt, protams, ja. Un tad jāspēlē ir dubultspēle, Aļona noņemās. Jāpietaupa spēku, tas arī viss ir saprotams, jā. Vai arī Aļona atnāk, bet viņa nevar uzspēlēt, jo viņa tikko ir tur vienspēle nospēlējis 3 setus apmēram, jā. Tas ir, un tad Kičēnoku paliek vispār, ko man darīt? Bet kā tev šķiet, cik svarīgs faktors viņas lēmumā bija Aļonas karstasinīgais un temperamentīgais raksturs, un ka varbūt viņa nemaz nav tāds cilvēks, ar kur tik viegli ir sastrādāt? 3 gadus izturēt, tas jau ir tas baigi. Tas jau tā kā laulībā. tas jau, manuprāt, ir baigi labi. Kičēnokai
tajā brīdī, kad viņi sāk spēlēt kopā, Kičēnakai vairāk vajadzēja Ostapenko nekā Ostapenko Kičēnakai. Šobrīd, kā jau arī naudas jau dubultspēlēs arī nav tik daudz. Krietni mazāks nekā vienspēlēs. Krietni mazāk ir. Un tas šobrīd ir tā, ja ir tās situācijas turpināsies. Aļona ir vēl aizvien 11. Top 20 viņi visu laiku turās. Viņi būs tajos visos lielajos turnīros. Un katru reizi braukt pēc kaut kā, ko tu nezini, cik tālu Aļona vienspēlēs, aizspēlēsies, kāda viņi būs tajā dubultspēlē, vai viņi vispār spēlēs. Var jau būt, ka tas pat ir kaut kādā mērā gudri Aļonai, jo tad viņi var pietaupīt spēkus vienspēlēm, un viņa potenciāli ar augstākiem sasniegumiem vienspēlēs var daudz vairāk nopelnīt, nekā tas būtu dubultspēļu turnīros. Un Aļona Ostapenko un vispār viņa kā tāda, kā sportista, manuprāt, Latvijā vispār nenovērtē tenisā. Kopš 17. gada būt topā. Tas ir kaut kas fenomenāls. Es nezinu, ka mums būs nākamā tāda līmeņa spēlētāja tik ilgus gadus. Protams, gribētos tur vairāk titulus un visu pārējo. Tu domā, visam tā pārējām negribās? Zvērīga konkurence ir tenisā. Vispār jebkurā individuālajā sporta veidā ir jāsaprot, ka tas ir... tas ir kosmos, jau arī tas, ko viņa jau līdz šim ir sasniegusi. Un loģiski, ka mums kā dīvāni ekspertiem vienmēr gribas, lai viņu arvien vairāk uzvarētu un tituls iegūtu, bet, tad, kad tu ieslēdz loģisko un kritisko domāšanu, tad tu saproti, konkurence ir mežonīga. Jā, un ja tu paskaties arī tās dubultspēles un kādā Aļona ir vienspēlēs, ļoti bieži, tur arī trīsstāvīgie vārdi nāk ārā. Līdzīgi kā man arī darbā. Emocijas izrāda un tā tālāk. Tad dubultspēlēs arī tas labos turnīros, kad ir saspringtas situācijas, lielākoties Aļona nav tā Aļona, ko esam pieraduši redzēt. Tas nozīmē to, ka uzreiz jau var redzēt, ka tās dubultspēles nav viņai karjerā galvenais. Tas ir bonusiņš, tas ir... Negribās teikt to treniņš, jo tas ir pasaules labākais līmenis, bet tāda līmeņa spēlētāja kā Ostapenko, tas reizēm arī varbūt ir tiešām treniņš. Un tad tur tās emocijas arī. Aļona nav dubultspēlēs tāda, tik uzvilkta, tik prasīga, kāda viņa ir vienspēlēs. Tur lielāks, tā kā mēs tikko runājam, lielāks likums vienkārši ir. Protams. Tā. Par Latvijas futbola izlases gribu, lai mēs nedaudz paspekulējam. Šo piektdienu ir mūsu valstsvienībai pasaules kausa kvalifikācijas izloze. Vai mēs beidzot, Andri, dabūsim angļus savā grupā? Nezinu, bet vai vajag? Visi jau grib tās Premjerlīgas zvaigznes redzēt Rīgā. Jā, bet vai vajag? Sieviešu izlase nesen dabūja Angliju. Mēs zinām, tas beidzās ar 2 par rezultātu. 0-10, 0-20. Jā. Es biju Anglijā. Gadu pēc spēles man bija uz muguras Latvija rakstīts, un cilvēks vienkārši uz ielas sāk kaut ko bļot. Es no sākuma nesapratu, ko viņš vispār no manis grib. Viņš vispār ar mani runāja. Yeah. Viņš izskatījās tas mazliet aizdomīgs. Un tā tālāk beigās pagriežos. Jā, viņš man nāk klāt, un tu saka, jā, Latvija, 0-20. Ko? Tad es tā atceros. Sieviešu futbols, jā. Pareizi, jā, bija. Tā kā, Latvijas izlase ir 4. spēka grozā, kā sacīt, no 1. groza. Galvenais, zini, kas izmā par to izlozi? Visi tagad Anglija, tur Vācija grib, Francija grib. Itālija, Spānija. Jā. Protams, es gribu, lai mēs netiekam 4 komandu grupā. Es gribu, lai ir 5 komandas. Lai 5 komandas arī tīri psiholoģiski. Tā būs komanda, kur ir jāuzvar. Vienalga, pret ko tu spēlē, ja tu uzvari. San Marino, Andorra vai vienalga, kas tur būs. Tieši tā, ja tu uzvari, tev tās emocijas ir labākas, tev ir uz ko balstīt, un treneriem vieglāk, spēlētājiem vieglāk un tā tālāk. Ja būs 4 komandu grupa, tad tur tiešām var, reāli pēc tiem groziem arī sanāk tā, ka, tev tur nāk tādas komandas pretī, ka, nevienu punktu var pat lielākais optimists pat var sākt raukt pierī, kad, ar nulīti tu beigsi. Bet zinot, kā mums tad atkal viss būs slikti, latvieši nemāk spēlēt futbolu un tā tālāk. Es no tā baidos. Jo mēs mākam spēlēt, bet var sanākt ļoti spēcīga grupa ar tām top izlasēm, ja tu no tiem groziem dabū, ka tiešām beigās ar nulīti beidzam, un tad atkal... Nikolato vektors ir... Aiziet. Kur tas aiziet? Jā, bet no otras puses, man liekas, ka mums tā klasiski, mēs pirms katras gandrīz izlozes runājam. Mēs gribam tos lielos, vai tā ir Vācija, Anglija, Francija, Itālija, Spānija. Un beigās mums ir tur Horvātija, Turcija, vienmēr ierastā, tur Portugāla vai Andora, jā. Tad tur kaut kāda Melnkalna vai kas tur mums tur var vēl nenākt. Līdz ar to, man liekas, es tādas baigi lielās cerības nelieku. Un, ja tu man jautā, tad man liekas, ka arī šoreiz mums Anglija ies secen. Bet,
Redzēsim. Tā, protams, tāda spekulācija. Jā, piekdiena ir. Nu jā, bet izloze. visu šo, ko es tagad runāju, nevajag arī pārprast. Tu vari progresēt, un tu vari sevi salīdzināt tikai tad, kad tu spēlē stipriem pretiniekiem. Jā. Stipri tur būs šā vai tā. Arī, ja tur Turcija un Austrija Eiropā futbolu māk visi spēlēt, kā mēs runājām. Ja San Marino var C līgā iekļūt, tad protams, nācija līgā. Tā kā, tur būs labi, stipri ļoti pretinieki, vai tā ir Anglija, vai tā ir, es nezinu, tāpat Portugāla, kāda starpība. Zvaigznes būs, uz kurām paskatīties, jebkurā gadījumā. Protams, ka būs, un arī tādām mazākām valstīm, tāpat Horvātija, Luka Modričs, bija šeit un spēlējām pret viņu, varbūt nav vairs pirmā svaiguma džeks, bet viņš ir superzvaigzne. Viņš ir pierādījis ar sevi. Es smīkņēju par to pašu Turciju, Arda Gulers, Madrids Reāli uzlecošā zvaigzne, un tāpat arī viņiem ir vēl virkni kvalitatīvu spēlētāju arī Eiropas čempionātā. Viņi, man liekas, labi sniegumu parādīja. Tā kā tu saka, būs uz ko paskatīties. Bet no izlašu futbolu uz klubu futbolu gribējām jau iepriekšējā raidījumā par to runāt. Un paldies Dievam, ka Manchester City turpina zaudēt punktus, un šis temats mums vēl joprojām ir aktuāls. Kas notiek ar Manchester City un kāpēc viņiem ir jau 9 neuzvarētu? Restīvi, nepareizi pateicu, 9 spēlēs ir tikai 1 uzvara, ir 6 neizšķirti, 2 zaudējumi, 1 uzvara. Kāpēc tik slikti? Nē, es to daļai arī tur tos fórumus esmu pārlasījis un tā tālāk. Cilvēki saka, ka, lai paskatoties sastāvu, ka tomēr tiem džekiem, kas ilgus gadus ir City līderi bijuši, jau ir 30 pāri. Otrkārt, tas kodols ir bijis, un džeki varbūt viens otram jau mazliet ir varbūt apnikuši. Jā, bet ir vēl viena maza nianse. Atceramies to pašu Jose Mourinho. Viņš ar savu futbolu izcīnīja principā visu, ko var izcīnīt klubu karjerās un tā tālāk. Un tad bija viens moments, futbols mainījās, un viņš tur mēģināja lielus klubus trenēt. Viss vairs nesanāca. Iespējams, tagad arī futbols ir mainījies, un arī Pepa futbols vairs nestrādā tik labi. Es domāju, ka viņi ir atkosti, jo, man liekas, viņš arī vienā no intervijām sacīja, ka visi viņus grib uzvarēt. Respektīvi, tu bez maz vai izēj to, kā uz vienu no top spēlēm sezonā. Jā, bet šis jau bija iepriekšējos gadus arī. Protams, viņi arī triple crown paņēma. Tur visu laiku jau tā bija. Bet man liekas, ka vienkārši tas futbols šobrīd ir mazliet transformējies, un tā Pepa sistēmas vairs īsti bet kā tu vari vienā brīdī no tādas uzvarētājas psiholoģijas, ka tu visu uzvar pēc kārtas? Šobrīd viņi izlaiž 3 vārtu pārsvaru Čempionu līgā pret Feyenoord. 75. minūtē vēl ir 3-0. Mājās viņi ir vadībā. Spēle beidzās 3-3. Pret Kristālu Palasu arī viņi nešķiet. Tikko, viņi bija vadībā 2-2. Tad zaudējums Burmutai, zaudējums Tottenhamai mājās. 1-4 Tottenhamai zaudēt. Tas vienkārši, man liekas, kauns un negods viņiem pēdējos gados. Jā. Kaut kas nav kārtībā. Saliekot varbūt šos visus kopā, ko es teicu, tas līderu vecums, tās spēlētāju grupas vecums, kas veidoja to kodolu, un varbūt futbols ir mazliet transformējies, ka Pepa sistēmas vairs nestrādā un kā pats treneris, cik gadus tu vari... Viņš galvenais pats pēdējo, ka pārtrauc runāja, ka iestulīt prom, bet pagarināja atkal līgumu. Jā, cik ilgi tu vari kā tāda uzvilkta stīga būt savā dzīvē. Klops to saprata, aizgāja atpūsties. Viņš to saprata, ka viņš nevar vairs kā stīga dzīvot. Un ka viņš pārplīsīs tad, tā stīga. Viņam varbūt ir laiks arī padomāt par to. Es jau kā Londonas Chelsea fans jau ļoti priecājos, jo šobrīd Chelsea 2. vietā ir turnīra tabulē. Liverpool ar Arne Slotu, man liekas, ir 10. trāpījuši. Tie vispār kā mašīna iet uz priekšu. Godīgi sakot, arī nesenajā derbijā Liverpool pret Manchester City, Liverpool vienos vārtos. Galvas tiesa pārāk. City vispār nebija nekāda varianta tajā spēlē praktiski. Turpat rezultāts, manuprāt, pārāk pieklājīgs. Turpat vēl Liverpool bija izcils iespējas vēl iesist. Tā kā 2-0 tikai Liverpool vinēja Manchester City. Tā kā, kaut kādas izmaiņas varbūt arī tādā Premier Leagues šķautnē sāk veidoties. Atceries to, ka Pepam jau ir tās uzticības kredīts tik liels, ka viņu, manuprāt, neatlaidīs. Tur kaut kas mainīsies. Šobrīd 4. tabulā. Tur var mainīties kaut kas, ja tu gribi kādu sensāciju. Tur tikai tad, ja pats viņš izdomās un secinās, ka viss.
Bet šobrīd, es saku, viņi ir tabulā 4. vietā, 27 nav jau nemaz tik punkti. slikti, nu. 35 ir Liverpoolē, bet Liverpoolē spēle rezervē. Tur varētu potenciāli būt 11 punktu starpība. Nu, ja viņi ieskriesies, viņi noķers Liverpoolu. Nu, bet es pat, ja nenoķers to Liverpoolu, tas galīgi nav slikti. Pirms 20 gadiem, ja tie 15 City fani, kas tajā laikā bija, viņi būtu ekstāzē pa 4. vietu, ka vispār tur turās. Ja? Kā Brazīlietis Robinho teica, es domāju, ka es parakstu ar otru Manchester klubu. Es nezināju, ka ir otrs. Restīvi, ka viņš domāja Manchester United, bet parakstīja Manchester City savā laikā. Tā lieta, tā kā, vienkārši pieredinājuši saviem lielajiem panākumiem. Nav jau arī tur jāceļ tagad šausmīgāk traģēdijas, ka tā ak Dievs, jā. Tas jau tāpat ir labi, vienkārši, tas viņu futbols ir mūs tā izlutinājis tā, ka mēs nevaram pierast pie tā, jā, kā tā var būt, bet redz, ka var. Varbūt kas saliekās te visi faktori kopā. Varbūt laiks viņam ir kāda izlases patrenēt. Daudz jau mēļots ir, ka būtu forši, ka viņš Spānijas izlases varētu kaut kad nākotnē pārņemt. Tāpat kā, piemēram, mēļots, ka Francijas izlases varētu Zinedine Zidāns un tur Vācijas izlases Jurgens Klopps, tā ka tie lielie savu tautu treneri varētu tās izlases pārņemt, bet tas tāds sapņu scenārijs. Jā, turklāt tie treneri jau arī, treneri klubu un izlases, un tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, ņemot vērā to. Esi redzējis tieši pa City? To dokumentālo filmu? Jā. Es neesmu noskatījies. Es visu arī neesmu noskatījies, esmu redzējis daļas. Tur tu redzi vienkārši, kā treneris katru dienu esot kopā ar saviem spēlētājiem. Ja? Kā viņi savu kopā, ja? Kā ir tā motivācija? Viens veselums. Viens veselums, tieši tā, un izlase... to nevar dabūt izlašu pārtraukumos. Protams, ir vēl visādas arī daudzām izlasēm, tur treniņu nometnes un tā tālāk, jā, bet nevar. To nevar. Tev ikdienā jābūt katru dienu jāredz tie džeki. Jā. Tu nevar braukāt uz spēlēm, jā, tur pa telefonu piezvanīt, kā tev iet un aiziet saņemies, jā, es tevi vēroju tur un šitā te, tas ir pavisam kaut kas cits tur ar citādām metodēm, un es neesmu pārliecināts, ka tas pašs Pepa Klopa metodas darbotos izlasē. Viņiem pašiem būtu, daudz citādāk jāstrādā, un vai viņiem patīk strādāt tā, kā to prasa, piemēram, izlases treneri. Tur ir, tā, kad tu saki, cita specifika. Jā, tur pavisam cita specifika, bet es arī labprāt redzētu šitos lielos vīrus. Man bija kaut kur Twitterī, manuprāt, ka katras lielās tautas top treneri, kad savus izlases trenēt. Protams, ka tas būtu skaisti. Jā. Tas būtu labi. Bet gribu parunāt par vēl vienu klubu, kas gan nav futbols, kurš arī ir iekļuvis tādā diezgan melnā līnijā. Pāriesim atpakaļ uz basketbolu, uz Nacionālā basketbola asociāciju NBA. Philadelphia 76ers. Šobrīd turnīra tabulā 7 uzvaras, 15 zaudējumi, 12. vieta tikai Austrumu konferencē. Kas notiek Philadelphijā, kura starpsezonā parakstīja Paulu Džordžu par $250 miljoniem ASV dolāru? Pastāst man. Tu esi NBA vairāk eksperts. Te cepiens bija par to, ka Tyrese Maxijs bija ļoti neapmierināts ar Joelu Embiidu. Sastrīdējās. Ne jau pirmo reizi. Embiids ir kritisks tāds atsauksmes un par viņa attieksmi. Komanda sasauc sapulci. Ko izdara Pauls Džordžs? Viņš sapulcs temats nopludina savā podkāstā. Pirmā lieta. Tā mēs uzzinām. Tā arī nav pirmā reize. Arī pirmā reize, arī Clippers, kad viņš spēlēja, viņš atļāvās ik pa laikam. Protams, mums kā skatītājiem ir nenormāli interesanti, bet tādam profesionālim, kuram maksā tādu kosmisku naudu, tomēr ir jāsaprot, ko var teikt publiski un ko nevar. Jā, ir tā, bet man šķiet tā problēma sākana, vismaz pastoties, kas tur ir vēl bijis, tā tālāk ir nevis Pauls Džordžs, bet Embiids. Embiids, tiešām. Viņš ir vairākas tagad spēles, ja nemaldos 9 vai 10, viņš arī ir izlaidis traumas dēļ, un tikko pirms raidījuma vēl lasīja, ka viņš saka, it kā man trauma nav, bet man cēlis ļoti bieži sapāmst, un nav viņam ar veselību skaidrs, ka tas arī ir liels faktors, bet arī tā arī Maxijs ir izlaidis kaut kādas spēles traumas dēļ, arī tas pats Pauls Džordžs. Un Džordžam slikts sezonas sākums statistika vispār zem jebkādas kaut kādas karjeras labajiem cipariem, maksā algas milzīgas, katrā ziņā tur kaut kas nav kārtībā. Jā, bet šeit jau ir tā lieta, ka tu saliec 3 lielus vīrus, lielas personības, lielas ambīcijas, liels ego kopā un neaiziet. Tā tur ir ļoti jāmāk. Šķīst uz visām pusēm. Jā, šķīst uz visām pusēm. Tur ir ļoti jāmāk to visu salikt kopā tā, kā tu esi gribējis. Tagad ir tā, ka ir pilnīgs haoss, jo vienkārši neaizgāja.
un tagad tur reāli šķīst uz visām pusēm. Un, tur, ņemot vērā to NBA vidi, kāda ir, cik liela teikšana, piemēram, ir Eiropā, viss būtu kārtībā. Jā, tur, nezinu, būtu kāds stingrs treneris. NBA noteikšana ir princesēm superzvaigznēm. Jā, tur jau tā lieta. Ja būtu Eirolīgā, tur normāls treneris paņemt visu, vai Jasikevičs nolikt visu. Duško Ivanovičs 7 stundu treniņu, vai cik tur, Tā tīri. Tonus viņam 7 stundiņas paņemsim. Un šādas lietas. NBA es reāli neredzu, kā to var izmainīt, izslēdzot maiņu treidu. Maiņu. Tur, man liekas, vienkārši jātaisa treids. Un viss. Es reāli neredzu. Vienkārši ņemot vērā to līgas specifiku. Zinot, ka tagad ir arī nedaudz līgas formāts mainījies, es domāju, ka play-inā tātad 10 komandu tajā lokā viņi tiks. Es domāju, ka viņi tiks, varbūt, viņi tur nīkuļos, bet tāpat Milwaukee ļoti švaki sāks sezonu, ir atguvušies, man liekas, negribu samalot, nepateikšu no galvas precīzi, man liekas, 11 uzvaras, 12 zaudējumu. Katrā ziņā jau tulīt jau būs pa nulēm. Tā komanda sāk jau lēnām ieskrieties, tur būs viss normāli, bet kā Filadelfijai, kurai visu laiku ir šīs titula ambīcijas, ka mēs gribam Bostonu nogāzt un mēs gribam austrumos būt tie lielie varanie. Viņam reāli nesanāk. Nedaudz tas man uzjautrina kaut kādā mērā. Ņemot vērā, ka šobrīd loģiski es atbalstu Bostonu un Kristapu. Kad ceru, ka viņi dabūs otro titulu. Labi, par basketbolu varbūt noslēgsim. Nostalģiju. Pašu pēdējo tematu šajā raidījumā šoreiz par Man bija tāda nostalģija formulu. Jā, pirmā formula. McLaren izcīna pirmo konstruktoru kausu kopš 98. gada. 98. gadā bija hardcore formulas fans. Un es biju McLaren fans, es biju Davida Kultkārda fans. Un Mika Hakinens. Hakinens arī, protams, viņš bija McLaren braucējs, bet Kultkārds tas vienmēr bija manējais. Un tas man tāda nostalģija uzzina, ka wow. Lando Norris atnes McLaren komandai konstruktoru kausu pēdējā posmā. Viņš arī izcīnīja otro vietu kopvērtējumā. Kaut kas skaists, ne? Jā, tas tiešām ir skaists. 26 gadu pagājuši. Superīgi. Mēs jau runājām, ka ir jau komandas. Verstpēc jau nodrošināja pirms tam, ka Red Bulls nedabū konstruktoru, tas ir kaut kas tāds bišķiņa ārpus ierastā. Jā, ka tas ir vienkārši ļoti prestiži šīm komandām, un it sevišķi tādai komandai kā McLaren, kurai ir milzīga vēsture. Un Ferrari paliek gar deguna, Red Bulls paliek gar deguna, šīs lielās, milzīgās komandas, Tas ir iespaidīgi, bet es tev piekrītu, ka es arī reāli par to tādu vēstures lapas pusi, Deivids Kultkārds, Mika Hakinens, leģendāri arī piloti. Tas man raisīja tādas patīkamas sajūtas. Man pat sociālajos tīklos izlaica bildi no tā 98. gada, kur bija Deivids Kultkārds bija trešais, Hakinens uzvarēja to posmu, ka viņi nodrošināja to konstruktoru kausu. Otrajā vietā bija Edijs Irvains, ja pareizi atceros. Ferrari pilots. Irvains mums bija 98. gadā. Barrichello vēl nebija. Ferrari Irvains bija pirms viņa, un tad tā bilde bija, un es tā skatos. Jā, es to sacīju pat atceros. Silda sirsniņa. Jā, es atceros, kad es priecājos. Vecam zekam silda sirsniņa. Bija tā, tiešām. Tur forši. Man ļoti, ļoti patīk. Un ir forši, ka mainās tie uzvarētāji. Tagad daudziem nepatīk Verstappen dominants. Nepatīk, nepatīk Hamiltons pirms tam daudziem ļoti. Tieši tā. Un tad Hamiltons uz Ferrari. Es nemāku tev komentēt. Es esmu pazaudējies šajās jaunākajās ziņās. Un tā kā Mercedes viņam uztaisīja baigot tur tādu īsfilmiņu. To gan es redzēju. Paldies, pateicu. Un tad interesanti, ir viens dominējošais, tagad ir Verstappens. Man patīkami tiešām, ka tie konstruktoru kausā neuzvar tā komanda, kas izcīna individuālo pilotu kopvērtējumu titulu. Tas arī palielina to konkurenci. Vienkārši interesantāk. Tagad, es saku, pēdējos gados atzīmes, manuprāt, vispār ir F1 ar savu interesi. Netflix šī dokumentālā filma, dokumentālais seriāls, kas iznāca, tas viņiem ļoti popularitāti pacēla. Tagad arī tas, ka tās translācijas tu vari skatīties tik advancēti, no paša pilota, klausīties, ko komandas rādio saka. Tās ir tādas ekstras, kas reāli iedod tev kā fanam. Wow, tu gribi to produktu skatīties, patērēt, un tur ir arī savas intrigas. Amerikāņi pārņēma šo visu, un tāpēc arī tā ir. Un tie džeki var tev pārdot jebko. Tas gan, par to mēs arī Viņi māk to izdarīt. Mārketings, kas, tad strādā augstākajā līmenī. Jā, viņi tur māk iesaiņot arī
varbūt ne pārāk tev acīs pārāk labu produktu, bet viņi māk tā iesaņot, ka tu vienkārši pats nejūti, ka tev tas jau ir pavilcis, tu esi nopircis to. Smirdīgi zeķi tev iepakos par konfektu un pārdos, jā. Jā. Bet F1, protams, nav tajā plauktā. Tas tāpat ir ar tradīcijām bagāts sporta veids. Super produkts un ļoti populārs. Jau pirms tam arī bija, it sevišķi mēs ņemam Eiropu, jā. Schumacher laiks, piemēram. Jā, vispār Eiropu un to vēsturi, tad šobrīd tas ir vispār pavisam citā līmenī vēl pacelts. Tīri arī pārējo pasauli visu iesaistot. Ko? Esam veiksmīgi visi izrunājuši. Kaut kas jāpataupa ir arī nākamajām reizēm. Tā kā paldies, Andri, par sarunu. Paldies jums, skatītāji. Atceramies, abonēt, ikšķīts patīk un tiekamies jau nākamajās nedēļās. Jā, mums patīk, būs subscriberi, jā. Tieši tā. Paldies, ka skatāties, klausāties. Tiekamies jau nākamajās raidījumās. Čau.